šie bērni. Tēt, cik tev bija gadu, kad tu apprecējies, jautā dēlēns. 24, bet mammai 22. Tātad mamma apprecējās 2 gadus agrāk. Papiņ, kas ir vecpuisis? Vīrietis, kas vēl nav apprecējies. Un kā sauc precētu vīrieti? Tādi izteicieni tev vēl nav jāzina. Mazais Pēterītis jautā tēvam. Kamdēļ banku logiem vienmēr restas priekšā? Tēvs. Nu, laikam gan tamdēļ, lai direktori jau laikus pierastu pie tām. Bērndārs audzēkņi atnākuši uz zooloģisko dārzu. Pie ķenguru būra audzinātājs skaidro. Un šis bērni ir Austrālijas iemītnieks. Tiešām brīnās mazais Jānītis. Tad tādu apprecēja mana Austrālijas tante? Mazais Jānītis zooloģiskajā dārzā ieraudzījis žirafi un izbrīnījies jautā tēvam. Tēt, bet kāpēc viņai ir tik garš kakls? Tas ir tāpēc, dēliņ, ka galva žirafei atrodas tik tālu prom no ķermeņa. Saproti, lai to savienotu, ir vajadzīgs ļoti garš kakls. Kas tev, dēliņ, vislabāk patika zooloģiskajā dārzā? Man patik mērkaķītis, bet tētim zaķītis. Kāds zaķītis? Tas, kas pārdev ieejas biļetes. Puika, man liekas, ka tu esi tas, kas papagailim iemācīs daudzos nepieklājīgos vārdus. Nekādā ziņā, tēt. Es vienmēr viņam teicu, kādus vārdus viņš nedrīkst runāt. Tēvs jautā savam dēlam. Saki, Fricīt, es dzirdēju, ka skolā jums tagad tiekot sniegti paskaidrojumi par dzimumdzīves jautājumiem. Vai tas tiesa? Jā, tēt. Ko tad tu īsti gribētu zināt? Petrik, tu tikko Ēvai teici, ka viņa esot muļķe. Lūdzu, atvainojies māsai. Labi, kā to darīt? Saki viņai, ka tev ļoti žēl un tā tālāk. Ēva, Petriks pagriežas pret māsu. Man ļoti žēl, ka tu esi muļķe. Nu kā tu varēji iekrist dubļos un nosmērēt jauno uzvalku, māte rāja dēlēnu? Bet man tas notika tik ātri, ka es nepagūtu to novilkt. Mamma atļauj Pēterītim uzvilkt jaunās biksītes un iziet pagalmā ar bērniem spēlēties. Pēc kāda laika dēliņš pārnāk mājās, bet jaunās bikses vienos caurumos. Uz mātes pārmetumiem Pēterītis atbild. Māmiņ, mēs spēlējām veikalu, un es biju Holandes siers. Māmiņ, vai mērkaķi arī dzer vīnu un šnabi? Ej, pajautā tēvam! Māmiņ, nopērc man tādus zobus kā vecam tēvam. Kam tev mākslīgie zobi? Kad man sāpēs, varēs izņemt un ielikt glāzē. Vecmāmiņa audzina mazdēlu. Jānīt, kad tu klepo, aizliec rociņu mutei priekšā. Nebaidies, vecmāmiņ, man zobi neizkritīs.
esi tik labiņš, manu puisīt, un saki, lai doktora onkulis var izvilkt savu pirkstu tev no mutes. Māte piekodina savam 6-gadīgajam dēlam Pēterītim kārtīgi ar ziepēm nomazgāt kaklu, jo ciemos solījusies ierasties viņa krustmāmiņa. Pēterīts nomazgājās un gaida 1 stundu, gaida 2, 3, bet krustmāte kā nenāk. Pēdīgi viņš vairs neiztur un sūdzas mātei. Jā, nu kas tad viņai? Varbūt viņa savu solījumu jau aizmirsusi, bet es te sēdu kā muļķis ar baltu kaklu. Ai, meitiņ, tavs trušāds kažociņš pavisam nodilis. Nekas, māmiņ, neuztraucies, gan pavasarī villiņa attaugs. Vai tiesa, māmiņ, ka burkāni uzturot labu redzi? Protams. Vai jebkad ir redzēts zaķis ar brillēm? Māte sūta dēlēnu uz veikalu un saka, aizej Jānīt apskaties, vai miesniekam nav cūks kājiņas. Dēlēns no veikala atpakaļ nākdams saka, mam, es nevarēju redzēt, miesniekam bija zābaki kājās. Dēls jautā mammai, kas tas ir transformators? Tas ir tāds aparāts kā mūsu tētis. Saņem mēnesī 220 latus, bet mājās atnes 127. Kas noticis, bērni? Kāpēc jūs sēžat tik nopietni un nemaz nerotaļājaties? Mēs spēlējam pieaugušos. Pēterītis atnācis ciemos pie Jānīša. Zini, ko mēs tagad spēlēsim? Ko? Zooloģisko dārzu. Es būšu zilonis, bet tu mani barosi ar savām kūkām. Brālītis un māsiņa apskata gleznu, kurā attēloti Ādams un Ieva paradīzē. Māsiņa. Kurš tad ir vīrietis? Brālītis. Kā tad es to zinu? Viņi taču nav apģērbti. Mazais Jānītis dzirdējis, ka Ieva esot izveidota no Ādama ribas. Kādu dienu viņš atskrien pie mātes, taustīdams sānus. Māmiņ, man šeit ļoti sāp. Man liekas, ka es dabūšu sievu. Jānītis ar Ilzīti kaili rotaļājas upmalā. Jānītis ierosina. Zini ko? Spēlēsim zemūdenes. Labi, spēlēsim, Ilzīti atsaucas. Bet pēc brīža nopētīs meiteni Jānītis atmet ar roku. Nekas neiznāks. Tev jau nemaz nav periskopa. Zēns stāsta saviem draugiem, ka viņa māte dzemdējusi trīnīšus. Ļoti jauki ir tie dvīnīši, viņš saka. Nu, bet tavu māte taču dzemdējusi 3. Man šķiet, ka 3. ir domāts rezerves daļām. Pētersoniem piedzima trīnīši. Vecākais dēls jautā tēvam. Tēt, vai viņi visi 3 paliks pie mums, ja ir atnesti, lai mēs vienu izvēlamies? Klusā stunda bērnu dārzā. Vidējās grupas līderis iepazīstas ar jauniņo. Hei, vai tu dzirdi, kā tev sauc? Pētelis. Cik tev gadu? Laikam Tetli. Vai pie sievietēm velk? Nē. Tad tev nav Tetli, bet Līs. Tu
Tu tā kā esi vēl netīrāks par mani. Mazgājoties viens zēns saka otram. Kas tur ko brīnīties? Es tā kā esmu vecāks. Pepo, kādi tavam tēvam mati? Viņām ir tikai galva. Melot nav labi, puiševs aizrādīja viesiem. Jūs sacījāt, ka atbraucāt ar taksi, bet mamma papum teica, ka pats velns jūs atnesis. Kad Dženija uz brīdi izgāja no istabas, mazais brālītis viņu kavalierim vaicāja. Kāpēc tu nāc pie manas māsas? Vai te tev savējās nav? Mazs puika sastop jaunekli, kas mēdz satikties ar viņa vecāko māsu. Es redzēju, kā tu apkamp un skūpstīji Džesiju. Tss, nekliedz, šeit tev dolārs. Paldies, saņem 50 centus atlikumu. Atlikumu? Es no visiem ņemu vienādi, pa 50 centiem. Mājasmāte. Ēd vēl, Andrejonku. Andrejs. Paldies, es ņemšu gan vēl vienu gabalu pīles cepeša. Kārlītis. Urā! Tagad tētis ir laimējis derības. Viņš saderēja, ka tu atkal visu apēdīsi. Pie mazā Janeka ciemos atbraukusi vecmāmiņa. Janeks jautā. Vai tu atbrauc ar auto? Nē, ar vilcienu. Tēt, kā tas var būt? Janeks sašutis vaicā tēvam. Vecmāmiņai ir savs vilciens, bet mums tikai auto? Vecāki pastaigājas pa parku kopā ar savu 6-gadīgo dēlu. Noguruši viņi iegriežas kafēnīcā. Oficianti, lūdzu 2 alus, pasūta tēvs. Sarunā steidzīgi iejaucas dēls. Tēt, bet ko mamma dzers? Tētis ar mammu svētdienas pēcpusdienā grib mazliet pamīlēties. Iedod Jānītim 5 latus, lai aiziet nopirkt saldējumu. Puikam tas liekas aizdomīgi un ļoti gribas dzirdēt, ko tētis ar mammu runās. Viņš nemanot uzrāpjas uz skapjaugšas un gaida, kas notiks. Mamma saka, ka nevajag, kas to bērnu izaudzinās. Tētis saka, gan jau tas augšā palīdzēs, bet Jānītis satraucas. Kā tad? Par 5 latiem jau nevar bērnu izaudzināt. Jānītis pēc stundām gadās iet uz mājām kopā ar jauno skolotāju. Jānītis viņai jautā. Redzat tās 3 sievietes, kas ēd saldējumu. Viena spaida ar lūpām, otra kož ar zobiem, trešā laiza. Vai varat pateikt, kura no viņām ir precējusies? Oh, Jānīt, nu kas tas par jautājumu? Nu labi, ja jau tu esi tik liels, man šķiet, ka precējusies ir trešā, skolotāja piesarkus atbild. Nekā, skolotāja, precējusies ir tā, kurai pirkstā laulības gredzens. Dēls prasa mātei. Mamma! Kas ēzelim starp kājām mētājas? Es nezinu, prasi tēvam. Pēc kāda laika dēls atkal atskrien pie mātes. Mamma, tēvs teica, ka tas ir sīkums. Kā tad? Tavam tēvam tas ir sīkums, bet ēzelim manta. Mārīte stāsta. Mamma nu gan ir bailīga. Aizslēdz durvis, uzvelk virsū tēti, uzvelk virsū segu un tad vēl kliedz. Tikai nelaid iekšā, tikai nelaid iekšā. Mazā Mārīte lielīgi saka savai draudzenei. Es zinu, kā dabū bērnus. Ha! Tad tā liela māksla, draudzene atbild.
bet es zinu, kā tos nedabū. Zēnam piemita niķis urbināt degunu. Kādu dienu māte viņu brīdināja. Ja tu nebeigsi urbināt degunu, kļūsi ļoti resns. Drīz pēc šīs sarunas zēns brauc autobusā. Viņam blakus apsēdās sieviete, kas bija stāvoklī. Zēns piebikstīja ar elkoni, pamirkšķināja ar acis un teica: es jau zinu, ko jūs esat darījusi. Uztraucies puišelis pieskrien pie policista un sauc: ātrāk, lūdzu, ātrāk! Kas noticis, zēn? Mūsu matemātikas skolotājs novietojas automobīli neatļautā vietā. Ieraudzījis divus suņus pārojamies, mazais Jānītis to grib izskaidrot vecmāmiņai, bet tā viņu pārtrauc. Ko tu, Jānīte, skandini tās zīlītes seksgudrības? Tas lielais suns vienkārši stumj to mazo sunu uz mājām. Tēvs ved govi pie buļļa. Mazajam Jānītim jāpalīdz. Ceļā satiek krustēvu. Jānīt, kāpēc tu tik nopietns, jautā krustēvs? Es domāju, tā Jānītis. Nu, ko tad tu tā domā? Es domāju, kā tas bullis to govi dabūs gar zemi. Tētiņ, kāds īsti ir vecpuisis? Vai, tas ir laimīgs cilvēks, tikai nesak to mammai. Jānītis atnācis no kaimiņiem. Vecmam, kaimiņu dārzā ir putnu biedēklis. Mums tāds nav vajadzīgs. Es pati caurām dienām esmu mājās, atbild vecā mamma. Māris jautā mātei: saki, mamiņ, vai visi eņģeļi prot lidot? Protams, mans bērns. Bet kāpēc tad mūsu audzinātāji nelido? Ak, tu mazo muļķīt, nu kāpēc gan, lai viņa lidotu? Bet tētis taču viņai vienmēr saka: manu eņģeli. Nu tagad gan tu redzēsi, kā viņa aizlidos. Kādam tēvam bija daudz bērnu. Reiz tēvs bija noskaities par bērnu nerātnībām un nolēmis viņus iepērt un jautājis: nu, ar kuru lai es sāku? Tad pats mazākais dēliņš piegājis pie tēva un sacījis: lūdzu, tēt, dāmām priekšroka. Kāda māte pamāca savus bērnus. Pie galda svešu klātbūtnē nevajag atklāt runāt par savām mazajām vajadzībām, bet tādos gadījumos labāk sacīt, ka gribas iet saplūkt puķītes. Vienu dienu, kad mājās sanākuši viesi, mazais Jānītis pēkšņi raudulīgi saka: māmiņ, es jau saplūcu puķītes biksītēs. Kāds kungs ieraudzījis pie durvīm mazu zēnu, kas pūlējies aizsniegt zvana pogu, bet nevarējis. Aiz līdzjūtības viņš zēna vietā piezvanījis. Muktim, nu! Zēns izsaucies un laidies pa trepēm zemē. Mazais Andrītis saka vecākajam brālim: palūdz no mammas naudu ķinītim. Viņa ir arī tava māte, palūdz pats. Nu jā, bet tu taču viņu pazīsti ilgāk. Braucot cauri ciematam, automobīlis sabrauc vistu. Būdams kārtīgs cilvēks, viņš aptur mašīnu, izkāpj un paņēmis vistu aiz kājām, jautā tūmā stāvošam zēnam: vai tā ir jūsu vista? Nedomāju viss, mūsējās nav tik plakanas.
Mazais pēcīts iekrīt upē. 3 vīri viņam pasviež virvi, pie kuras pieķerties. Kad pēcīts izvilkts malā, viņš sāk skaļi smieties. Nu, kāpēc tu smejies, viens jautā? Iekrita prātā, kā tie 3 gāstos pie zemes, ja es virves galu palaistu vaļā. Māte aiziet uz viesībām un līdz paņem mazo dēliņu. Dēliņš spēlējas ar citiem bērniem, kamēr māte sēž pie viesību galda. Te mazais puika pieskrien pie mātes un skaļi sauc: Māmiņ, es gribu čurāt! Māte nokaunējusies māca, ka tās skaļi viesībās nedrīkst tādas lietas kliegt. Nākošo reizi, ja tāda vajadzība uznāk, lai parāda mammiņai pirkstiņu. Dēls iegaumē, un pēc kāda laika atkal pieskriedams pie mammas rāda pirkstiņu un skaļi sauc: Un dirst arī! Mazs puisēns ieskrien policijas iecirknī. Ātrāk, kungi, uz ielas svešs onkuls sit man tēti! Policists izskrien uz ielas un tiešām ierauga kaujamies 2 vīriešus. Viņš jautā zēnam: kurš tad ir tavs tētis? Nu, to jau viņi pašlaik cenšas noskaidrot. Ja neapēdīsi piesputriņu, nosūdzēšu tevi policistam, tēvs no rīta piedraud mazajam Svenam. Vakarā zēns slepus aiziet uz policijas iecirkni un dežurantam vaicā: vai mans tētis sūdzējās, ka es neēdu brokastīs putriņu? Dežurants pats būdams 3 bērnu tēvs paloka galvu. Ak tā, tātad mani noklečojas. Labi, es arī viņu noklečošu. Mūsu mājas pagrabā stāv kanģis aparāts.